Dārgie draugi, prieks redzēt, ka ir tik daudz mūsu šodien šeit sanācis un būt vienam no, kas ir komandā no visiem. Ja? Jau mēs senāk esam pazīstami ar Jūliju, kad Jūlija vēl bija citāds komandā, es arī tur biju, ja? un sapazināmies, sapratu, kas ir Jūlija. Un reizēm bija tā, kad ja Jūlija gribēja manas domas zināt, es teicu uzraksti, un es neskatoties parakstīšu. Tāda man uzticība ir mūsu komandai un Jūlijai kā vadonim mūsu. Ja? Ļubova un Uģis un visi. Grūti man to tagad kaut ko īpaši daudz jaunu izstāstīt, tāpēc, ka viss tas, ko runāja, viss tas pats es piekrītu tam visam, jo tas ir ļoti precīzi pateikts, smalki aprakstīts. Ja? Bet pašā laikā, kas man šodien arī aizskārā, tas, ka, tas nebija tieši šodien, bet arī citā dienā, kad Latvijā pirmā vietā, viņi saka, nesadarbosies suverēno varu, ja? Viņu vadonis klausījos vienā reizē viņa runu internetā, ja, sociālajos tīklos, kur viņš skaidri gaiši pateica, tagad toreiz Zviedru pārdeva, Zviedri tagad to mežu pārdeva, zemi pārdeva, tie 135 000 hektāru, tas nav maz. Tie 1350 kvadrātkilometri. Un tas pārdot, kā viņš teica, lai sargā Zviedri, Latvija neatpirks to, tāpēc, ka tad būs Zviedriem iemesls sargāt Latvijas, jo tas būs viņu īpašums. Ja? Tad es domāju, ka ar to vienu frāzi viņš ir izteicis to visu savu iekšējo, ko viņš var pateikt vispār. Ja? Es nedomāju, ka mums sadarbība varētu būt par kaut kādiem jautājumiem, pa visu, bet kopumā iet ar viņu uz vienā ceļa, es nedomāju, ka vismaz kaut kas ir iespējams, jo viņa interesē visai makā un pārdot, ko var pārdot, lai tikai nauda būtu. Ja? Tas ir liels, un kā pareizi arī te pirmī teica visu, ja, kad, ja nav zemes, tad kur tev būs valsts, kur būs? Mums pliks vārds dzimtene pastāvēs, ja? Es domāju, tas nav labi. Arī Zviedru teiksim, ārzemju bankas, visas tās, kas tagad ir Latvijā, ir nokāši, jāsaka, cilvēkus. Es ļoti daudz pazīstu cilvēkus, kuri par dažiem desmitiem, simtiem eiro viņam atņem īpašumus, atņem mājas, dzīvokļus, atņem pārējo. Banku patvaļa ļoti liela, bet peļņu viņi gūst lielu. Viņi gūst lielu peļņu, un to peļņu vajadzētu mums savā valstī, labi tādi ir, teiksim, tas altums, jā, viss, bet vajadzētu tādu stipru banku, kurā spētu pati visus Latvijas maksimāli, jāsaka tā, ne visus, bet maksimāli, visus cilvēkus, kurus vajag kreditēt, uzņēmējus, kuriem vajag atbalstu, lai mums būtu sava banka. Līdzekļus piesaistīt, jā, tas cilvēkiem ir daudz noguldījumu, jā, un visu pārējo vajag tiem cilvēkiem dot interesi un tos līdzekļus no viņiem, lai viņiem tas patīk vai nepatīk, lai tie visi līdzekļi pāriet uz mūsu bankām, teiksim, jā. Jo to izpārdošanu visu, pareizi arī teica, ka ir jāatpērk Latvijas zemes, jāatpērk Latvijas meži, jā, jo tās ir milzīgas platības. Kāpēc tagad Norvēģiem vajag pensiju fondiem, visam vajag tagad to, un Latvijai nevajadzēja? Kāpēc mūsu pensijas ir bankas, visas ir izdegušas tos visus līmeņus, kur pazuda tie otrie, trešie līmeņi? Viņi vienkārši nav, viņi pazuda ziņās, bija iepriekš kādu laiku, tur līmeņos pazūd naudas, tur ar mīnus aiziet, jā. Kāpēc nav savā ieguldījumā? Un tas ir par to. Teiksim arī par cilvēkiem, kuri cilvēkam cieņa Latvijā. Valdība, tā kā kādreiz saka, baroni bija, tur kungi bija, ja? Tagad mums ir savi kungi. Mēs esam, tikai viņi nosaukums ir mainījuši, viņi vairs neskaitās tur karalists un cars, ja? Bet tagad skaitās ierēdniecība, kuri cilvēkam dara visu. Vajag cilvēkam atgriezt ticību savai valstī, ticību, saka patriotisms, kur viņš radīsies. No tā, ka mums ir pliks vārds dzimtene, bet īpašumi pārdodas uzņēmumi, kur daudz Latvijai uzņēmumu tādi, kuri Latvijas pilsoņiem pieder, ja? Kas ir investors? Viņš atnāk, viņš pavelti neieguldīs naudu. Viņš ieguldīs, un pēc tam viņš pareizi saka, tur uz Igauniju vajag aiziet taksometru naudu, ja? Tur aiziet gaļas pārstādi, piena, visi pārējie. Aizvedam mūsu pienu uz Lietuvu un ved atpakaļ tagad tur veikali. Lielajās kādreiz tur viens, tas pats, par kur es pieminēju jau, ja, viņš ieviesis Latvijā to rimmi visu pārējo. Kur tā nauda paliek? Kāpēc viņš neuztaisīja Latvijas lielveikalu tīklu, ja? Bet lielās kā to, ka tur ir tas, ja, es domāju, tas ir garīgi. Kas mums notiek arī pa cilvēkiem? Cilvēki bēg laukā no Latvijas. Viņi nebēgs, viņi bēgs.
Slimnīcas aiztaisā. Turpat Gulbenau slimnīcas nav balvu, to pašu tagad gribēja aizvērt ciet jau, ja? Skolas. Skolas paremontē un viss, un ciet. Tagad arī Lizuma, teiksim, skolā, ja? Nu, lai Dievs dod, ka viņiem paliks. Mēs tur piestrādājam, kas ir pie tās skolas restaurācijas, ja? Viņu tādu restaurē to visu senlaicīgo, kas ar viņu notiks? Bērniem tas būs. Neticu. Un to naudu, ko atmazgā, teiksim, visa šī atmazgāšana. Es esmu lietas kursā par to visu, ja tu, teiksim, 1,5 miljonus, cik saņem projektētājs, cik saņem visi šitie, tie. Un kad viņiem pasaku, nevajag jau, tur taču viss ir labs, ja to 10 centimetru starpības, kurā, pieņemsim griezti, piekrami griezti, 10 centimetru vai zemāk. Un tūkstoši jānoraksta par to, un visi viegli sirdi to piekrīt. Tā ir atnaudošana, ja. Tāpat kā Rīgā, kur tas veloceliņš, kur ir 1000 kvadrātmetrs izmaksā, tie mūsveidniki, kuri 1000 izmaksā, soliņi kaut kādi, kuri koks iestāda koku, tur 5-8 tūkstoši. Ko var darīt, lai viņi atmaksā no savas naudas, tie, kas tos lēmumus paraksta? Kā tas vispār ir iespējams, ja? Visā šitās lietas, es domāju, ko mums vajadzētu darīt? Mums vajadzētu, teiksim, arī varbūt ne tik daudz, mēs pieminam, ko citi darīšu, bet ar savu programmu. Teiksim, uz vēlēšanām daudz darba, viss savu programmu jau iepriekš parādīt, arī kā te izskanēja jau daži viedokļi, savu programmu mēs rādām to mēs pieņemsim, kas ir visus likumus par tām bankām, par slimnīcām, par skolām, par visu pārēju. Un ar to programmu cilvēkiem viņu maksimāli pielist, ko mēs darīsim. Nevis tas, kā to, bet kā mēs konkrēti mūsu partija, ko var darīt un kā būs, kad mēs būsim. Un tas ir tāds, runāt var daudz runāt ar 5 minūtēm, grūti iekļaut, 5 stundas runāt, un detalizēti katru domu, katru tēmu, kā to izdarīt. Es domāju, ka pie tā mēs atgriezīsimies. Nekavēšu laiku daudz, jo tas nav izsakāms uzreiz. Paldies par uzmanību.